Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godājamie Saeimas deputāti, cienījamā izglītības ministra Dace Melbārdes kundze. Kopš stājos ārlietu ministra amatā Evikas Siliņas valdībā, manu un ārlietu dienestu vizīšu un tikšanos fokusā ir bijusi gan Latvijas drošība un ekonomiskā izaugsme, atbalsts Ukrainai, bet galvenais Latvijas cilvēki. Šeit Latvijā, pasaulē, viņu drošību un labklājību. Un šodien debatēs par latviešu valodu es vēlos citēt Juriju Alunānu. Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās. Un tāpēc arī ārlietu dienests katrā savā darbā, sirdī, darītajā latviešu valodu godā tur. Un arī dara. Un šodien par trim būtiskākajiem virzieniem, ko mēs darām kā ārlietu dienests. Pirmkārt par apziņu. Mēs darām to ar apziņu, ka neviens cits mūsu vietā latviešu valodu nestiprinās pasaulē, nenesēs un neaizstāvēs. Jo mūsu valsts pamatā ir latviešu valoda un latviešu kultūra. Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kur iespējama latviešu valodas tālāk attīstība, kur varam valodu aizsargāt, kopt un nostiprināt starptautiski. Un vairāk kā 100 gadu pastāvēšanas laikā ārlietu dienests vienmēr ar lepnumu sargājis mūsu valodu. Arī okupācijas laikā, bet arī pēc. Okupācijas laikā diplomāti trimdā turpināja strādāt latviski, saglabājot nākamajām Latvijas paudzēm valsts turpināmību, vārdu, karogu un latviešu valodu. Protams, 50 gadus, vairāk kā 50 gadus ilgā padomju okupācija un rusifikācija atstāja negatīvu ietekmi gan uz etnisko sastāvu, gan latviešu valodas situāciju Latvijā. Bet tā nekad neslāpēja mūsu gribu un apziņu par valodu, kultūru un valsti. Pēc neatkarības atgūšanas ārlietu dienests nodrošināja daudzu miljonu finansējumu iegūšanu latviešu valodas valsts apmācības programmai, tā guva arī starptautisku atzinību, tā nodrošināja starptautisku ekspertu piesaisti valodas un izglītības programmām, tā nodrošināja bezmaksas latviešu valodas apmācības kursus, bet ļoti svarīgi tā ieguva lielā mērā starptautisku akceptu mūsu izvēlētajam latviešu valodas stiprināšanas kursam skolu reformai, pārējai uz valsts valodu visur Latvijā, un arī tādu praktisku, ļoti praktisku atbalstu no daudzu valstu puses. Par to paldies mūsu draugiem un partneriem pasaulē. Otrs lielais darba virziens ir latviešu tauta pasaulē, latviešu kopiena un tās stiprināšana. Ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvo vairāk kā 420 000 Latvijas tautiešu pilsoņu. Un atbalsts viņiem un latviešu valodas apmācībā ir viena no mūsu prioritātēm. To darām ar projektiem, to darām ar citām ministrijām, un to turpināsim atbalstīt, jo tā ir atslēga, lai uzturētu diasporas saiti ar Latviju. Lai atgriežoties Latvijā, būtu vieglāk iekļauties sabiedrībā, darba tirgu un izglītībā. Tāpēc mēs sakam lielu paldies Izglītības un zinātnes ministrijai par milzīgo darbu, sadarbību, uzturot latviešu valodu pasaulē. Un, piemēram, latviešu valodu māca ne tikai diasporas skolās un kopienās, bet arī kā studiju priekšmetu universitātēs. Viļņā, Kaunijā, Tartu, Varšavā, Poznaņā, Greifsvaldē, Prāgā, Brno, Stokholmā, Parīzē, Sietlā, Seulā un citur pasaulē. Un tiekoties gan ar latviešu kopienām, gan ārvalstu pasniedzējiem studentiem, kas apgūst latviešu valodu, piemēram, Korejā un Japānā, tas tiešām silda sirdi. Ar kādu lepnumu un aizrautību viņi mācās mūsu valodu. Un viņi var iemācīties. Mums nav pamata domāt, ka Latvijā cilvēki nespēja iemācīties latviešu valodu. Mēs esam droši par to, ka tas ir iespējams. Tāpat mūsdienu tehnoloģiju attīstībā. Mūsu uzņēmums Tilde ir izstrādājis pasaulē pirmo mākslīgā intelekta lielo valodas modeli Eiropas valodām. Tas ir ne tikai uz latviešu valodas bāzes, bet tas ir aktuāli visām mazām valodām pasaulē, arī tām, kurām draud izušana. Un ārlietu ministrija ir ļoti lepna atbalstīt Tildi
pielāgojot drošo mākslīgo intelektu un tulkošanas platformu Ukrainai. Vai apvienot laiku? Apvienot laiku. Lūdzu, apvienot. Tas palīdz Ukrainai tulkot likumdošanas aktus Eiropas Savienības jautājumos, bet arī nostiprināt mūsu saites. Un mēs paši atceramies, cik sarežģīts šis process bija. Tāpat mazo valodu ilgtspēja un digitalizācija ir viena no mūsu prioritātēm arī ANO drošības padomē. Un šeit, pārējot uz latviešu valodas stiprināšanu starptautiski, atcerēsimies, latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām 24 valodām. Tāpat pēdējo 3 gadu laikā mēs esam ļoti praktiski nostiprinājuši mūsu politikas attiecībā uz latviešu valodu vietu starptautiski. Esam uzvarējuši 5 Eiropas cilvēktiesību tiesas prāvās. Tās skar latviešu valodas kā konstitucionālas vērtības aizsardzību, valstiskumu nepārtrauktību, drošību un citus jautājumus. Tāpat UNESCO ietvaros esam gan atspēkojuši Krievijas dezinformāciju, nostiprinājuši latviešu valodu un tradīcijas un atbalstījuši Ukrainu. Eiropas padomē ministru komiteja apstiprināja, ka latviešu valoda ir viens no būtiskākajiem sabiedrības integrācijas pamatiem. Valoda ir mūsu identitātes pamats. To saprot arī agresoru valsts Krievija. Tiecoties atjaunot savu impēriju, graut starptautisko kārtību un dezinformēt. Bet vissliktākais, kas var notikt, tā mēģina izdzēst Ukraiņu tautas identitāti. Ukrainas okupētajās teritorijās Ukraiņu valoda ir aizliegta. Krievija noliedz, ka Ukraiņiem ir sava valoda. Mēs esam piedzīvojuši šo rusifikācijas politiku. Mēs zinām, kas tas ir. Un šobrīd, kad Krievija pret mums izvērš masveida propagandas un dezinformācijas kampaņas, gan par iekšpolitiku, gan vēsturi, gan valodu, mēs to zinām, un mēs to nepieļausim. Latvijas ārlietu dienests turpinās darbu, nezaudējot modrību, iestājoties par latviešu valodas stiprināšanu Latvijā starptautiski un kopienās un atspēkojot visus Krievijas melus par mums. Paldies! Paldies!